rakstīja lekcijas un predikstēja. Viņš pats gan vēlāk atzīst, ka bija apmīgs māks un patiesībā ilgojās pēc notiekuma apmīgs. Nozipsnīja man kameru. Tur nozipsnīja. Otrā atmīgstā. 1864. gada novembrī iznāca cara rīkojums par klosteru likvidāciju, kas skāra praktiski visus katoļu klosterus Krievijai piederošajā Polijas daļā. Pasākums bija rūpīgi plānots, un 27. novembrī 81. sestdienā viesmūzes laikā no 25 visi Varšavas klosteri tika aplēsti. Tā ir skaitā sevišķi kaimiņiskais kapucīnu klosteris. Kapucīniem lika izvēlēties, doties uz ārzemēm vai arī uz nomaļo Sakačīnas klosteri, kur tika aizliegta visa apstākļa. Izsūtīšanas faktā vēsts honorāts saskata Dieva apredzību. Viņam rodas vēlēšanās izvērtēt līdzšinējo dzīvi un beidzot pievērsties vēstures lietām, ko ar vien bija atlicis, kam vienmēr bija pietrūcis laika. Kā toreiz cietumā pēc 11 mēnešiem saklausīju balsis un aicināju, tad pēc 11 mēnešu eksistences šeit, Zakrasnā, atkal kungs Jēzus uzrunā atgriež mani nopietni. Mūšanas laikā es sapratu, ka Jēzus savietojās izlūdzību man nebija aicinājumi, bet arī divkāršu atgriešanos. Kad valdība aizliegta kapucīniem vadīt brālības un ierobežoties pretošanu, par nozīmīgāko pastāvām darbības līdzekli kļuva konfesionāls. Tas ir vairāk mājas. Bet bieži tiek dēvēts par dvēseli